Klasika nekad nenoveco, tā vienmēr ir dzīva un mūžam jauna. Gluži tāpat kā latviešu teātra tēvs Ādolfs Salunāns, kurš jau 11. reizi no Mākoņu maliņas noraugās uz teātra festivālu, no aktieru nāk joks skatītājiem, ekspertiem un dalībniekiem. Ja ir klasika, tad vienmēr viņā atrodas tas zelta grauds, kas skan šodienīgi, jo klasika nekad nenoveco. Ja tu viņu klausies, tu pēkšņi saki, vai dieviņ, tāpat kā mūsdienās. 2 dienās uz teātra skatuves tiks izspēlētas 7 izrādes, kurās līdzās humoram un satīrai būs arī drāma, un līdzās klasiskajai dramaturģijai tomēr ieskanēsies arī jauni piestieni. Ir interesanti paskatīties uz klasisku darbu kā uz vēsturisku darbu, uzstādot viņu tādā laikā, kā ir autors rakstījis. Bet, redziet, ir jau tā niansīta, ka tas mūsdienu skatītājs, īpaši jaunieši, es skatos pēc saviem jauniešiem arī, ja? Viņiem tomēr ir vajadzīgs drusciņi pietuvināt šodienai, lai viņi īsti saprastu to būtību. Kā sveiciens talantīgajai zemgalietai 150. jubilejā, festivālā vairāk kārt uz skatuves tiks izspēlēti arī Annas Brigaderes darbi, kuru tēmas joprojām ir aktuāls arī mūsdienās. Varētu pat teikt, ka oktobrs Zemgalē ir laiks, kad talantīgo mākslinieku pulkam allaž piepulcējies kāds jauns. Alunāns, jūs un es šajos brīžos svinam savas jubilejas. Jā, redz kā ir. Tāpēc, ka mēs esam ļoti talantīgi cilvēki, ģeniāli. Sandra Lietāna, Andris Pāns, TV Spektrs.